Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Patiesi izdevusies dzīve. Šodienas raksturvieta. Paļaujies uz to Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz savu prāta gudrību, bet domā uz to Kungu visos savos ceļos. Tad viņš darīs līdzenas tavas tekas. Sālamana pamācības, 3. nodaļa, 5. un 6. pants. Šodienas pārdomas. Daudzi cilvēki rūpējas par savas dzīves fizisko un dvēselisko labsajūtu, bet viņi nerūpējas par galveno, par garīgo sfēru. Viņi neapzinās patiesību, ka cilvēks ir gars, kuram ir dvēsele un kurš dzīvo miesā, un nevis otrādi. Apzinies, ka Dievs ir tavs radītājs. Viņš iedves tevī dzīvību. Viņš deva tev savu dēlu Jēzu Kristu, lai tu nemirtu, bet dzīvotu šodien un mūžīgi. Viņš zina tavas dzīves mērķi. Viņš vēlas, lai tu atraisi visus dārgumus, kas apslēpti tevī. Padari attiecības ar Jēzu Kristu par savas dzīves prioritāti. No rīta velti laiku, lai pateiktos viņam par jauno dienu. Dienas gaitā ieklausies Dieva balsī, kas runā tavā sirdī. Katru dienu atrodi laiku Dieva vārda, Bībeles lasīšanai. Piepildi prātu ar domām par ticību, cerību un uzvaru, kas pamatota Dieva apsolījumos. Kad esi sadraudzībā ar Jēzu, viņa klātbūtne burtiski transformē gan tevi, gan visu ap tevi. Šodienas lūkšana. Tēvs, paldies, ka tu aicini mani uz tuvām un personīgām attiecībām ar tevi. Visā, ko daru, es izvēlos likt tevi pirmajā vietā. Paldies, ka tu runā ar mani gan caur Bībeli, gan caur Svēto garu manā sirdī. Paldies, ka tu vādi mani un dari līdzenas manas tekas. Jēzus vārdā. Āmen.